Mārtiņu Cipulu uzbrucēju pozīcijās piespēle. Arī pa Maueram. Šuts Mauers un vēlreiz metiens un Rīpa atkal vārtos. Un Mauers tomēr ar trešo piegājienu gūst vārtus. Nevienu tur vārtu priekšā vakariņas no mūsējiem nebija un ļāva Maueram izdarīt 2 metienus. Un Kristers Gudļevskis arī nespēja glābt Latvijas izlasi. 30 sekundes nospēlēts otrajā trešdaļā. Vācija izvirzās vadībā. Frankam Maueram pirmais rezultātīvitātes punkts šajā čempionātā. Lūk, pirmais metiens Gudļevskis, tālāk vēlreiz no vārtu priekš otrs metiens, un trešais metiens ir tas, kurš atnes vārtu gūmu Vācijas izlasē. Vienreiz tiek galā Gudļevskis, arī otrais, trešo reizi jau noteikti ļaut vairs nevajadzētu. Tā redzam vēlreiz. Diemžēl tā ir noticis. Vienreiz esam atspēlējušies, varam to izdarīt arī vēlreiz. Pilnīgi noteikti. Lūk, redzam vēl tur Mārtiņš Cipulu. Daugaviņš, Miķels Rēdliks. Ķēniņš, Miķelis, vārtī! Teicam izspēle 2-2. Lieliski Ķēniņa piespēle un Miķels Rēdliks raida Ripu vārtos. Izdodas atspēlēties arī otro reizi Latvijas izlasē, nospēlēts nepilns 8 minūtes. Un nedaudz vairāk par 7 minūtēm otrajā trešdaļā Miķelim pirmie vārti un trešais rezultātīvitātes punkts starp citu šajā čempionātā. Šajā mačā jau 1+1 Miķelim. Un arī Ķēniņam 2 rezultātīvas piespēles. Lieliski nospēlē gan Ķēniņš, gan, protams, arī Miķels Rēdliks. Nav glābējs šeit arī bez šaubām Grubauers. Lielisks uzbrukums mūsējiem. Vēlreiz var līkstumot līdz, bet būs soda metiens. Tomēr, noteikuma pārkāpums pēdējā brīdī. Un vēlreiz Gudļevskim būs jācīnās pret Oppenheimeru. Kā teica Kristers Gudļevskis, tad viņam patīk šādi metieni, arī pēcspēles metienu sērijas viņam patīk. Iepriekš, kad spēlēja jaunatnes līgā, vienmēr prasīja trenerim, lai laiž uz laukumu. Un šajā gadījumā lūk, Gudļevskis nospēlē precīzi, bet pirms tam noteikuma pārkāpums. Uzcit laikam, par rokām šajā gadījumā. Pujats un Oppenheimers pret Kristeru Gudļevski. Dzirdām, skatītāji ceļš kājās Minskas arēnā. Skaļi svilpieni. Un šie svilpieni ir kā atbalsts Kristeram Gudļevskim. Oppenheimers panāk 3-2. Trešoreiz Vācijas izlase izvirzās vadībā šajā mačā. Un tikai 4 minūtes 34 sekundes atliek Latvijas izlasē, lai izlīdzinātu rezultātu. Oppenheimers bija arī iepriekšējā mača varonis. Arī šis pats bulīts izpildīts tikai jau pēcspēles metienu sērijā. Spiediens tikpat liels kā šajā brīdī, bet izdodas atrast Ripai ceļu vārtos. Redzam vēlreiz arī no šī rakursa Oppenheimers no tās augtajām mūsiņām. Precīzs metiens Ripu vārtos. Bet vēl ir laiks, lai atspēlētos. Tās atrast ceļas uzbrukumā 5 sekundes. Ķēniņš, jānogādā Ripu zonā, jāizdara metiens Ķēniņš, Grubauers, un tas ir arī viss. Diemžēl otrajā mačā Latvijas izlase piedzīvo zaudējumu ar 2-3. Šajā mačā tomēr labāk komanda izrādījās Vācijas valsts vienība. Viņi izdarīja vairāk mētienus. Viņi spēlēja veiksmīgi arī divcīņās un 3 reizes izvirzījās vadībā. Beigās šo vadību arī noturot. Atgādināšu, Georgijs